Sveiki, mani sauc Aigars, jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā, un šodien gribēju pastāstīt par tādu pārvietojamu aizsargu, bet sanāca tas stāstīts nedaudz garāks. Tātad atceramies, šajā gadījumā mēs paņemam par pamatu virpu, un mums tur ir gan dažādas vietās kustīgās daļas, rotējošās daļas, jā, un bīstamība ir vairākās vietās. Un tāpēc atceramies, ka, protams, ka tad, kad mēs vispār domājam par aizsargiem, par to, kā pasargāt darbinieku, mēs, protams, iegādājamies iekārtas ar visām tām, un iekārtām, kurām nav, mēs, protams, uzstādām, jo visideālākais un vislabākais tomēr ir stāsts par to, ka tie ir stacionāri, līdz ar to viņi tur ir. Un vēl jau vairāk ir, ja var panākt situāciju, kad bez viņiem nevar droši strādāt, un tur ir dažādi kontakti un tam līdzīgi, kad bez šiem iekārtiem, bez šiem aizsargiem iekārtas nedarbojās. Bet, protams, jaunākām iekārtām tas tā ir, vecākām ir dažādi varianti. Bet stāsts būs, protams, par to, kā mēs nedaudz varam lāpīties, ja mēs tā drīkstam runāt. Tātad pirmais, kas vienmēr ir jāpadomā, ir šie stacionāri aizsargi. Tad es te iedevu dažus paraugus no pārvietojumiem. Tad šis ir izveidots tāds tā kā vieta, sauksim, roka, ja, tātad, un šajā mēs ieliekam, attiecīgi tai pašai virpai mēs redzam, ir norobežot šī te patronas daļa, kustīgā daļa, jo viņai tur tie žokļi mēdz būt nedaudz uz āru, nedaudz uz iekšu, viņi kustās, ja, un līdz ar to nedod Dievs atliek tikai pieskarties, ja, mums, protams, varam iegūt šo te traumu. Tagad tas ir viens variants stāsts par šo te pārvietojumu ar tādu tā kā teleskopisku roku, un šis ir vairāk vai mazāk paštaisīts. Otrs variants, kas ir reāli redzēts arī ikdienā, ir tātad aizsargus, kurus mēs uzliekam vai nu uz magnēta, tas ir viens stāsts. Šis pirmais variants ir uz magnēta, otrs ir nedaudz jau vēl palicis no šīs te rokas, jā, bet ir variants arī uz sliedes, tā kā paskatīsimies, kā ārzemēs vai, teiksim, internetā var redzēt vienu labu paraugu, kā cilvēki ir domājuši par drošību uz iekārtām. Lūk, šeit ir video, skatāmies. Tātad stāsts ir par to, ka maksimāli norobežojam visas kustīgās rotējošās daļas, tātad gan tajā pusē, gan, kā mēs redzam, ir šie te pārvietojumi. Un šeit ir pārvietojums aizsargi. Ja mēs tūltās to varēsim arī redzēt, ja, ka viņi reizē pārvietojās, un arī patronas daļai, un te apakšpusē arī ar dzeltenu mēs varam redzēt, ka tiešām veca iekārta, un kāds ir ļoti spēcīgi domājis par to, kā maksimāli uzlabot šo te drošību. Ja, jo virpas daļā ir faktiski vairākas tādas bīstamas vietas, attiecīgi patronā mēs varam ieraut kaut kādas ķermeņa daļas, bet lielākā problēma ir apstrādes daļā, jo tad, kad mēs virpojam, tur veidojās skaidrs un tās lido acīs. Protams, lielākā daļa saprot to, ka vislabākais variants ir pēdējais. Un pēdējais variants tā tad ir brilles, jā, bet atceramies, ka faktiski no darba drošības viedokļa vispirms mēs domājam par kolektīviem aizsardzības līdzekļiem, par to, ko mēs tur skatījāmies, par stacionāriem vai pieliekamiem tādiem vai šādiem. Un tikai tad, ja mēs tiešām nevaram tikt galā, tad mēs domājam par brillēm. Bet šajā gadījumā brilles būs pasargās no šīm te skaidām, bet īsti nepasargās no pārējām kustīgām daļām, kur mēs netīšām varam pieskarties. Protams, tur ir citi stāsti, ar kā to cīnās, bet tas tad kādā citā reizē. Lai mums forša dzīve drošā darbā,